Izrādās, ja tev ir mērķi, tu esi 5% no pārējās pelēkās masas. Es biju uz pauzes, jo es biju pilnīgi pārliecināta, ka ar tādu domāšanu kā es, ir tiešām ļoti daudz tūkstošu cilvēku. Jo es uzskatīju, ka ja jau man ir tik liela auditorija un vispār esmu kaut ko arī sasniegusi, tas nozīmē, ka cilvēkiem rezonē un patīk ne tikai tas, ko es daru, bet noteikti viņi domā tieši tāpatās, jo tu jau noteikti pievelc tos cilvēkus, kas ir reāli arī tu. Ja tu klausies šos video, es ticu, ka tev ir mērķi. Bet, zini, šie nav izklaidējošie formāta video, kuros es uzjautrinos, es tev parādu kādu recepti vai lieku tev pasmieties. Es ticu, ka šeit, ja tu nāc un klausies mani, tas nozīmē, tev ir mērķi. Tu katru dienu sev uzdod jautājumu, ko tu vēlies, uz ko tu vispār ej un ko tu vēlies sasniegt kaut vai līdz gada beigām. Zini, man ļoti patikās, ka katru interviju, un es ticu, ka tas nāk ar laiku, tas nav ar pārmetumu. Es tiešām 2-3 gadus atpakaļ man nebija mērķu. Es vienkārši gāju un darīju savu darbu ar ārkārtīgi lielu entuziasmu un tādu, zini, prieku sajūtu. Es vienkārši mīlēju to, ko es daru. Tad man intervijās jautā, kāds ir tavs mērķis uz tuvāko 5 gadi vai 10 gadi, es nemācīju atbildēt šo jautājumu. Arī tagad es teikšu, ka tik tālu es nelieku šos mērķus, bet es 100 punktus zinu, kad es zinu, ko es vēlos sasniegt šajā gadā un ko es vēlos sasniegt tuvākajā nedēļā, un sāksim ar to jau, ko es vēlos šajā dienā izdarīt. Un, zini, man šis likās tik pašsaprotami, kad es uztaisīju kursu par to, kā sasniegt lietas 2026. gadā. Un tas kurs nebija par to, ka es vienkārši kaut kā parunāju. Tas kurs bija reāli iestudēts, iefilmēts. Kāpēc saku iestudēts? Jo mēs tiešām paņēmām telpas, mēs rakstījām scenāriju. Es sēdēju un reāli izrakstīju lietas, kāpēc es esmu sasniegusi vairāk nekā es plānoju 2025. gadā. Un man nācās tiešām padomāt, kas manī ir tāds, kam dēļ katru gadu es izdaru un izdaru vēl vairāk, nekā es vispār gaidīju no sevis. Un, zini, es sapratu, ka ir lietas, kas strādā, kuras man liekas tik pašsaprotamas, bet un nav tā, ka es baidos kā puņķis uz drāts, tā kā būs vai tā kā nebūs. Es zinu, ka tās lietas, ko Dievs ir ielicis manā sirdī, viņas tiešām sasniegšu. Ar zobiem, nagiem, ja ne pa logu, tad es kāpšu pa durvīm, ja ne pa durvīm, tad otrādi pa logu. Un šis man tikai pierādīja to, ka tiešām tas, kā es ne tikai domāju, bet ka man disciplīnas jautājumi, kas ir iestrādāti, viņi reāli strādā. Un tūlītās tu dzirdēsi šoka momentu. Šis kurs ir pieprasīts. Bet pieprasītāks bija tomēr, kā sasniegt 1 miljonu skatījumus Instagramā. Un laikam cilvēkiem šī slavas stunda, zin kā, ka tu uzliec uz tiem svara kausiem, šī slavas stunda liekas vērtīgāka un uz to, kā saka, dzenās vairāk cilvēki nekā kā sasniegt mērķi. Ja tu uzjautās man, kas priekš manis ir vērtīgāks, man vērtīgāks ir sasniegt savu mērķi, jo mans mērķis, es to 1 miljonu skatījumu kabatā neiebāzīšu. Man viņš ir Instagramā, man ir pa visām sociālajām platformām pat vairāk skatījumi. Man tiešām mēneša apgrozījums, ja manā profilā klikšķi, jau ir 30 miljoni. Tas ir pēdējo 30 dienu laikā. Tas ir anormāli milzīgs cipars. Bet ko es tev ar to gribu teikt? Es no tā laimīgāk nekļūstu. Es ar to piepildītāk arī neesmu. Un es to kabatā sev nevaru ielikt. Bet ir cilvēki, kas pēc tā dzenās. Tāpēc es tev arī saku, tie, kas noliek savu mērķi un kas iet uz saviem mērķiem, kuriem ir sapnis, kuriem ir kaut kāds redzējums, mīļā mana, tu esi unikāla, izrādās. Man likās, ka tas ir ok. Es ceru, ka arī tu esi tādā pašā domāšanā. Bet kāpēc es tev saku par mērķiem? Tāpēc, ka tikai vienīgi tajā brīdī, kad es izvirzīju mērķi un es to izstāstīšu reāls to plānus, ko mēs darījām, mēs esam sasnieguši. Tātad decembris daudz saka, ka ir pelnošākais mēnesis. Jā, nebija slikts, bet tomēr iekrīt ļoti daudz sarkanie datumi, kad cilvēki neiepērkās. Un cilvēki vienkārši bauda brīvdienas laiku ar ģimeni un arī kolektīvs grib mazāk strādāt, jo ir sarkanie datumi, bet savukārt janvārs tas ir tas mēnesis, kad mums nav sarkano, mēs vienkārši maucam, mums visas dienas ir, kā saka, uz likmi, un katru gadu, kad man teica, ka apģērbu biznes ir vienkārši neejošākais, jo visi visu izpārdod, un cilvēki visur naudas ir iztērējuši, un vienkārši tas ir klusais mēnesis, mēs pārsniedzām rekordu un sasniedzām
tā kā ne tikai pagājušā gada ietirgojumu, bet mēs viņu vēl pārpildījām. Tā kā mums katru gadu ir skatījums par pagājušo gadu, un tā kā pagājušajā gadā mēs jau gudri strādājām, tiešām cepurnost, tad šajā gadā pārspēt man likās to praktiski neiespējami. Bet mēs nolikām mērķi ar komandu. Nevis es viena, mēs izvirzījām. Mēs arī sarunājām, kuras ir tās lietas, ko mēs darām, un mēs reāli ieraudzījām vienkārši miracle, kad pusmēneša laikā mēs jau bijām sasnieguši to, tā kā vairāk nekā mēs bijām plānojuši. Un tad es ar šo pašu tēmu es gāju pie savas Zino komandas, un mēs uztaisījām vakar Zoomu, un sazvanījos ar viņām, un es sapratu, ka meitenēm nav mērķi. Un tajā brīdī sapratu, šitā tēma laikam ir jāceļ augšā. Reāli nav mērķu. Man mērķis ir katru dienu, man pat šodienai bija mērķis. Es reāli zinu, ko es gribu. Un esmu pilnīgi pārliecināta, ka es to sasniegšu. Un man patīk apzināties, kā vakarā tu ieraugi un tu esi izdarījis vairāk nekā tu prasīji. Un man tiešām patīk no rīta lūgt arī vienmēr, un es reizēm domāju, Bācelīne, pēc tam tev būs jāatbild par šiem vārdiem. Man ir tā, ka es ļoti bieži lūdzu lūgšanu, Dievs palīdz man izdarīt un pat vēl vairāk. Palīdz Dievs man izdarīt un pat vēl vairāk. Svētī manas rokas, svētī man darbu, lai es izdarītu visu, kas man ir jāizdara un pat vēl vairāk. Un pat lietas liekas reizēm neiespējami to izdarīt. Vienkārši manas šodienas grafiks man bija neiespējami, kad es apsēžos reāli un ar jums pat iefilmēju šo video. Tas bija vienkārši neiespējami, bet te es sēžu. Jo es turēju visu laiku sev šo mērķa lapiņu priekšā. Un, ziniet, un kā es arī teicu, es vienmēr lūdzu, kaut man sanākt vēl vairāk. Man pagrozījās pilnīgi negaidīta situācija, kad man bija obligāti jāizbrauc uz asketiku, parakstīt dokumenti un izvēlēties konkrētās krāsas priekš mūsu Elindi dzēriena dzīvajā. Un tas nebija iespējams. Bet, tad, kad es turēju to fokusu, es neizlaidu nevienu no savām prioritātes darbiem, es reāli paspēju pie viņiem iebraukt, un viņi bija šokā, kad es to izdarīju. Jo es teicu, nebūs. Un tas arī ir tas, tu izdari vairāk nekā tu gaidīji. Kāpēc? Jo man bija mērķis, es jau piecēlos ar plānu. Es jau zināju solis pa solim. Un es zināju, tikko man atbrīvosies kāda minūte, man jau ir nākamais darbs, ko es tur iebāzīšu. Un klau, kā tu vari nesasniegt kaut ko vairāk savā dzīvē, ja tu tā nodzīvo katru dienu? Kāpēc tu ejot uz veikalu tiešām var super ātri iepirkties ar sarakstu? Kāpēc tev tad biežāk tā neiet, redzot to, ka tas tiešām strādā un ka tu nenopērci sev neko lieku? Redzot to, ka mana diena var noritēt 3 reizes produktīvāks, var sasniegt krietni vairāk. Saprotama, cik īstenībā šī diena ir vērtīga, kāpēc man tā nedzīvot visu nedēļu, kāpēc man tā nedzīvot visu mēnesi un kāpēc man tā nenodzīvot gadu. Un Dievs tev ir paredzējis tam, ka tu tiešām sasniedz vairāk. Šis reāli strādā, tās nav pupu mīzes, ko es tev saku. Nolikt mērķi, tas reāli strādā. Beidz peldēt kā sūds pa straumi, gaidot brīnumu, ka kontā nauda ienāks, ka paveiksies, ka saliksies, kad nenotiek tādas lietas. Tiešām salikties var tikai loterijā. Un ir tev vienam, man liekas, no miljona. Vai tu tiešām savu dzīvi uzskati kā loterijas biļeti? Kā būtu, ja tu pieliktu pūles? Un šajā rītā es lasīju vārdu, kas mani ļoti stiprināja, un es viņu lasīju 6 no rīta. Es šo, kā saka, tradīciju joprojām pildu. Un šeit bija rakstīts, apzinies, kad, vai tu esi kādreiz redzējis tā kā remonta darbu, kas notiek uz ielām? Un kad tur ir tā kā nožogots ar tādu, kā pabrauciet garām, nenākat tūmā, šeit notiek remonta darbi. Un arī Dievs tavā sirdī, viņš grib šo remonta darbu veikt visa gada garumā. Un Dievs ir solījis, ka viņš parūpēsies par tevi. Un man tik ļoti sasildīja, ka es jūtu, ka manā sirdī jau gada sākumā notiek reāls remonta darbs. Es atkal mācos, atkal piedzīvoju nekomfortas situācijas, ir atkal jaunas momenti, kas man vienkārši lauž, kurus es nebiju gaidījis jau gada sākumā. Bet te bija rakstīts, apzinies, ka arī ap tevi Dievs ir uzlicis aizsargu žogu. Šis žogs ne tikai tevi pasargā, bet tas parāda, ka Dievs rūpīgi strādā pie tevis, pilnveidojot tevi. Mums katram ir jomas kā bedres, kurās prasās pēc prasmīga meistara rokas. Atļauj Dievam tās salabot. Atļauj Dievam salabot tevi, uzlabot tevi. Liec sev mērķi. Un, zini, man patikās, kā mana kolēģe pēc manas izrunātā šīs tēmas ar viņu pateica vienu lietu. Zini, Elīna, man agrāk likās, kāpēc man priecāties par mazajiem mērķīšiem? Tā kā, pēc kā man viņus vispār likt? Tā kā kaut kādas mazās uzvaras. Un arī es agrāk nenovērtēju savas mazās dienas uzvaras. Bet tu zināji, ka mazās uzvaras veido lielo? Mazie darbi veido lielo.
Un viņa teica, zini, cik es biju laimīga, kad es varu jau gadu iesākot, skatīties uz janvāra beigām, kad janvārs vēl nav beidzies, un 2 mazās uzvaras atķiksēt, ka esmu izdarījusi. Lielo plānu mēs saskaldam daudz mazos un svinam mazās uzvaras. Bet ja tev nav lielais plāns, un tu neesi paspējis saskaldīt pa mazajiem, par ko tev priecāties, jo tava motivācija un tavs āķis lūpā būs tikai tad, kad tu svinēsi mazās uzvaras. Un tas tiešām strādā. Es neesmu muļķi. Es strādāju jau pēc šāda principa neapzināti 8 gadus. Un ar katru gadu, jo es vairāk apzinos reāli, kādas manas sekas gaida, jo es, kā saka, kļūstu jaudīgāka, veiktspējīgāka. Man krājās bagāža ne tikai ar pieredzi, bet arī ar lietām, ko es spēju sastrādāt. Un to es arī novēlu tev.